Un es kā parasti esmu podkāstu nosacītajā otrajā galā, Jānis Bekers. Bet tie, kas jau mūs skatāties, tie jau ir pamanījuši, ka mēs neesam tikai divi. Šodien mēs esam trietā. Tie, kas klausās, tie tūlīt izdzirdēs. Mums ir šodien viesis. Mums ir viesis par konkrētu tēmu. Armand, iepazīstini pats ar sevi. Es esmu Armands Būmanis. Parasti darbā es esmu IT speciālists, bet backgrounds man tāds ļoti dažāds ir bijis. Un tīri politiski es esmu arī satiksmes ministra ārštata padomnieks vilcienu lietās. Tūlīt mums sāks teikt, ka mēs sākam politiku ieviest, bet nē, tā tēma, par kuru mēs parunāsim, varam tādu mazu tīzerīt jau ieteikt. Mēs parunāsim par bateriju vilcieniem. Tas mūs visus interesē, tā ir tēma, kurai mēs ļoti sekojam līdzi, bet darīsim kā parasti. Sāksim ar jaunumiem. Ir pāris ļoti aktuālai jaunumi, lai mēs varbūt neaizņemtu visu šīs dienas podkāstu ar jaunumiem. Parunāsim par tiem, un tad jau pievērsīsimies tēmai, kas jau ir šie bateriju vilcieni un vispār mūsu vilcienu elektrifikāciju un vilcienu vispār tehnoloģijas. Droši vien, ka tā. Par lielām lietām mums patīk runāt. Jā, mums patīk filozofija, mums patīk lielas lietas, un es teikšu, kungi, vai jums kaut ko izsaka cipari 1156? Man izsaka. Tu esi lasījis ziņu vakardienas droši vien. Man šis cipars neko baigi neizteica līdz vakardienai. Es biju šokā. Vakar noprezentēju jauno Porsche Cayenne un maksimālajā jaudā. Tad, kad viņi ir palaisti kaut kādā tur superjaudas režīmā, launch control un tur visas pogu kombinācijas saspiestas, maksimālā jauda pie maksimālās turbo versijas, vai cik tas nebūtu paradoksāli, vēl joprojām viņi saucās turbo, ir 850 kW jeb 1156 zirgaspēki, kas ir, man liekas, vienkārši kosmos, un, kamēr es te runāju, gribēju pie reizes pateikt, bija kaut kāds nenormāls newtonmetru jauda arī griezēji. Bija kaut kāds vājprāta cipars, neredz pēkšņi. Jā, bet starp citu, tas nebūs pat jaudīgākais Porsche. Tur būšot vēl jaudīgāks par viņu. Jā, tas griezes moments ir līdz 1500 Nm. Jo šis faktiski sanāk tā, ka pašlaik no visiem ražotajiem, kā industriāli ražotajiem Porschiem, šis ir jaudīgākais, kurš ir pašlaik. Tas, ka nākotnē izskatās, ka būs vēl un sky's the limit, kā mēs zinām, bet šis man liekas 2,5 sekundes līdz 100 km/h. 2,5. Mums likās 4 ir daudz, vai drusku zem 4. Tad šajā gadījumā tie vienkārši cipari ir nereāli. Protams, ir divas versijas. Šī ir turbo, man grūti to teikt, katru reizi ir elektroautomašīnām. Un ir arī parastā versija. Tā būs mazāk jaudīga, bet atkal mēs runājam par pietiekamu jau jaudu. Tai būs tajā launch režīmā 442 zirgspēku un 408 normālajā režīmā, un tā arī iespēsies 4,8 sekundēs līdz 100. Drusku parunās varbūt tā, īsumā par tehniskajām. Pieminēja 2,5 sekundes līdz 100 tajā šobrīd maksimālajā pakā, bet bija viens cits aspekts, ko viņi arī pieminēja preses relīzē, 0 līdz 200. Jā, to es arī pamanīju. Ka 100 km/h, tur pirms 10 gadiem tāda jau sportiska mašīna saucās, ja 7 sekundēs iekļāvās. Mēs tagad esam izlapuši, protams, ar elektroauto, tur 7 sekundes, kas tāds ir, nedod Dievs vēl pārsniedz 10 sekundes. Bet šeit Porsche ar Cayenne turbo elektrika preses relīzē ielika to, jā, ir 0 līdz 100 2,5 sekundēs, bet vai jūs zinājāt, ka 0 līdz 200 ir 7,4 sekundēs? Un tā crazy. Tiesības pazaudēt dažu sekundžu laikā. Man tieši paradoksāli šis cipars likās, jo es tagad tikko tā 6. māsa bija jaunā atvesta. Man viņa bijusi tur pāris stundām tajā nākamajā rītā, kad viņi bija pirmo mašīnas piereģistrējuši, bija dota. Un es toreiz atceros, es pat biju filmējis, ko teicu, ka kaut kā tas uzrāviens nav tik ātrs, 7,6 sekundes. Tas ir līdz 100. Šeit ir drusku lēnāk, un tu jau drusku ātrāk, tu esi jau uz 200 km/h. Vienkārši kosmos. Tas, kas man likās interesanti, ka viņi ir ar eļļu dzesējiem tos motorus uztaisījuši, vai to jaudu varētu ilgstoši nodrošināt. Es domāju, ka tas ir tas, kas tagad ir viena no tām tendencēm, ka tās super jaudīgās mašīnas, viņas var dabūt to maksimālo jaudu, bet salīdzinoši īsu periodu, jo viņām ir jātaupa motors un akumulators.
Tad šeit arvien vairāk mēs redzam tās tehnoloģijas, kuras strādā tieši pie dzeses, kas nav tāda klasiskā dzese, bet kas jau domā par ilgstošo dzesēšanu. Kungi, kā jums liekas, vai vispār šāds koncepts, mēs tomēr runājam par vēsturiski ģimenes sugu. Jā, Porsche, protams, kurš 2002. gadā, kad iznāca, vienkārši visi toreiz teica, neviens viņu nepirks, bet beigās ir pirktākais Porsche pasaulē. Kā jums liekas, vai ģimenes šādai automašīnai, jo es nevaru viņu nenosaukt par ģimenes daļu izmēra, vai šādai ir vajadzīga šāda jauda? Protams, ne, bet kāpēc, no otras puses, kāpēc gan ne? Bet man visvairāk patīk tas, ka viņam ir wireless charging. Tas kaut kas vismaz nebijis. Jā, un plus vēl izskatās tāds, kas vismaz pēc tiem apskatniekiem 11 kW nav slikti. Mājās wireless charging, kurš tev 11 kW iedod un pasilda mašīnu. Jā, un cik saprotu, kaķi droši, kad kaut kaķītis pamaks apakšā, tad neizcepsies. Tad, manuprāt, tas arī nav slikti, jā. Jā, es īstenībā neesmu pārsteigts, ka tas tieši Porsche galā, jo es kaut kad sanāk Jaguars ar savu pirmo iPad gribēju jau iepazīstināt bezvadu uzlādi, bet tur bija, viņi gāja uz to, ka tā būs ātrā uzlāde, tā nebūs mājas uzlāde. Un man liekas, ka tieši šiem klientiem viņiem jau noteikti būs tā mājas uzlāde, būs garāžiņa sava, un ar vadu ņemties, tas varētu jau likties, pārāk daudz ir jādara. Kāpēc nevar vienkārši noparkot mašīnu un tā nelādēsies, vai ne? Tad šis 11 kW bezvadu uzlādes modelis, man liekas, ļoti tāds piemērots tai auditorijai, kas pirks jauno Cayenne. Jā, mēs jau kā šo runājam, ka Porsche bija iedevis datus par to bezvadu uzlādi. Tur bija kaut kāda zuduma, kurus viņi jau defaultā teica, ka tie ir ap 10%, kas, protams, nav baigi daudz. No otras puses gada griezumā, protams, ka ir diezgan, bet par komfortu mums ir jāmaksā. Un man ir tāds aizdomas, ka kaut kādās negatīvajās temperatūrās tas zudums nebūs vien 10%, bet visdrīzāk viņš realitātē būs tie visi 15, ja ne 20, bet atkal, komforts. Nedaudz klāt par tehnisko, skaidrs, ka šī automašīna dzīvo 800 voltu tehnoloģijā. Uzlādes ātrums ir līdz pat 400 kW. Tur bija jāsakrīt ampēriem un voltiem. Volti bija bišķi virs 800, 851, ja nemaldos, bija man galvā palicis cipars. Tā kā faktiski no 10 līdz 80 automašīna procentiem spēs uzlādēties 16 minūtēs un 10 minūšu laikā, tātad ap 320 km tu vari pielādēt, kas, man liekas, ir super ātri, un te atkal ir tā tēma, par ko mēs mēdzam runāt, ka tā uzlāde paliek pārāk ātra. Bet mārketinga nolūkos tie cipari vienmēr ir vajadzīgi. Tas arī ir skaidrs. Kas varbūt vēl ir tāds, kas ar šo mašīnu iekrita acīs? Man liekas, ka tā cena, protams, būs kosmos. Mēs runājam par Porsche gala beigās. Mēs braucam ar vienkāršākām automašīnām. Gaidīsim pirmās mašīnas Rīgā, un tad jau varēsim novērtēt. Karu, vai tu atceries, cik bija akumulotoru ietilpība? Man liekas, kaut 111 bija laikam. 111, tagad tavu precīzi pateikt. 113. Jā. Kas liekas jau tāds saprotams izmērs, jau lielajiem suviem, ja mēs skatāmies. Bet, es domāju, ka 800 volti, tas ir tas, ar ko, principā, Porsche bija viens no pirmajiem, kas sāka attīstīt, un tā ir tā tehnoloģija, kas ļauj šās ātrās uzlādes. Bet tas, kas ir interesanti, ka 800 volti nāk ne tikai vairs Porschos, Audi, dažādos... Jā, nezinu, uz ko tu tēmē. Mums ir jāpasaka vēl viena lieta. Porscham cena. Ir zinām arī, kāda viņa būs Latvijā. Ir Latvijas cena jau. Jā, tu, protams, skatījies to oficiālo presrelīzi, bet ir arī Latvijas presrelīze, un tur jau bija cenas iekļautas. Jau var pasūtīt tiem, kam interesē, un ieskaitot PVN, Latvijā bāzīte ir 109 031 eiro par Cayenne, un bāzīte 170 331 eiro par Cayenne Turbo. Tad bāzes versija ir 170 000 eiro. Tas ir turbo versijai. Jā, es par tomēr tiem 1156 zirgspēkiem runāju. Ir diezgan ievērojama cena. Pieņem, ka Devo mašīna mums nedos.
ņemot vērā cenu un jaudu. Uz weekendu nē, bet es gaidu, tomēr, ka Porsche tāpatās kā pagājušajā gadā uzaicinās uz pieredzi. Jā, cerams, ka būs. Es domāju, ka šis varētu būt ļoti interesants. Un tas arī būs, es domāju, ka daudziem potenciāli klientiem interesanta automašīna. Bet atgriežoties pie tiem 800 voltiem, kurā dzīvo Porsche, Kārlis jau jūta to tiltu, kurā es gāju, gribēju man apstādināt. Tātad, mēs skatāmies 800 voltos, mēs esam pieraduši, ka mums nāk vienmēr tomēr šīs sportiskās automašīnas, lielās jaudas mašīnas un tās, kuras ir Ķīnas automašīnas, tagad diezgan daudz dzīvo 800 voltos. Un mums ir... Jā, un tad ir kas jauns parādījies. 800 volti ir parādījušies pilnīgi negaidītā arhitektūrā, kas gan no otras puses liekas loģiski, jo tas ir busiņš. Renault Trafiks ir noprezentēts 800 voltu arhitektūras uzbūvē. Savā ziņā loģiski, jo ja mēs skatāmies smagās mašīnas, kuras dzīvo lielajos voltāžos, un tur pat ir 1000 voltu arhitektūra smagajām automašīnām, tad tas 800 būtu it kā, vieglās automašīnas 400, busiņš 800, smagais 1000, bet tā dzīvē tas nenotiek. Un šis ir pats pirmais, manuprāt, Karl, varbūt tev ir prātā vēl kāds, kas bija no komerc automašīnām. Mēs varam runāt par Latvijā radīto mikrobusiņu. Viņu mēs varētu pieskaitīt pie 800 voltiem. Jā, bet mēs runājam par lielo tirdzniecību, par lieliem ražotājiem. Tad es domāju, ka Renault šajā gadījumā ir pirmais, ko tādu prezentējis. Dizains man kaut kur sasaucās ar šo Kia PV5. Drusciņ tās formas kaut kas līdzīgs ir. Jā, tās šaurās acis un kantaini nopaļoties stūri. Tas atgādina PV5, ir tīpaši to versiju, kas ir kravas versija. Jā, mēs jau par to PV5 esam daudzas reizes, kad 3, man liekas, podkāstā pieskārušies. Mēs ļoti viņu gaidām, gribam pamēģināt, jo tiešām viņš izstāsta. Te ir tas jautājums, par ko mēs šeit esam runājuši, par ko es ar vairākiem uzņēmējiem esmu runājis, par to pašu ID bāzu, ka tā ID bāzes cena ir attaisnojama tieši dēļ tās mārketinga viedokļa. Viņš izskatās forši. Un tad, kad izskatās forši, cilvēks viņu paskatās, un viņš to brandingu, kurš tev ir sāniem pamana vairāk. Tā kā es domāju, ka ar šo Renault vismaz sākotnēji būs tieši tas pats. Tā forma ir interesanta. Un tas būs vienkārši nākamā paudze atkal foršai tehnoloģiskai automašīnai. Mēs, protams, skatāmies, ka ar visiem 800 voltiem arhitektūru tā varēs pielādēt 1,4 tonnas šo automašīnu. Mēs neesam komerci automašīnu speciālisti, mēs nezinām galvenos parametrus. Man ir tikko radās viena ideja par vienu viesi citreizēju, kurš zina savukārt par komerci automašīnām ļoti daudz ko. Vispār mēs varētu kā ar vienu podkāstu epizodu par tieši komerci transportu elektro sagatavot. Jā. Man, kas nedaudz pārsteidz, ir, ja tik tuvu bija trafika izlaišana uz 800 voltiem, kāpēc Master viņi neizlaid uz 800 voltiem? Jo, tas paspēja vēl uz 400 voltiem. Iespējams, bija kaut kādi konkurenti, kas kaut ko laida vēl ārā un bija jāpaspēj izlaist. Tā jau parasti ir. Vai bija tieši tā kā jau garais zobs, kā angliski saka? Jā, es domāju, ka tur bija tas timelines kaut kāds, kurā bija jāiekļaujās un droši vien, ka pārbūvēt un sagatavot nebija vairs iespējas. Jā, bet varbūt tās tad drusku atgriežamies atpakaļ uz Latviju. Vēl pirms tiem vilcieniem parunāsim par vienu interesantu ziņu, kuru mūsu viens vietējais uzņēmums paziņoja. Mums visiem labi zināmais kāršēringu uzņēmums Kārguru. Un, attiecīgi, Vladimirs Reskājs, kas ir uzņēmuma vadītājs, paziņoja, ka viņi sākuši sadarbību ar kā to uzņēmumu sauca? Imageries vai kaut kā. Jā, un sākšot tuvāko 2 gadu laikā piedāvāt pirmo self-driving, tā kā pašbraucošo risinājumu transportam starp lidostu un centru. Jā, šitas ir jāsaprot, tas ir level 4, 4. līmeņa pašbraukšana, kas nav bez stūres, kas nav bez pedāļiem. Joprojām sagaidīts, ka cilvēks sēž pie stūres, lai pārņemtu ekstremālos gadījumos vadību. Bet, Armanda, mēs jau pirms tam aizkadrā runājām, tev ir savs viedoklis par šo.
Es gribu, lai tu šobrīd pasaki to, jo mums ar Jāni ir diezgan skaidrs, tā teikt, vizionāra skats, tā teikt, pozitīvais, bet tev bija alternatīvas. Es pirmkārt gribēju pieminēt, ka, ja es nemaldos, LMT bija kaut kāds arī tāds demo projekts. Viņi, man liekas, teikā izmēģināja arī vienu pašbraucošu auto kaut kāds pāris gadus atpakaļ. Tas bija tālu, tas bija mazāk. Varbūt, es nezinu, jā. Bet viņi arī, man liekas, pa biķernieku trasi laida. Ko es vienkārši gribēju teikt, ir kā no vienas puses, jā, ļoti forši plus mīnus tev ir tāds kontrolēts maršruts, tā kā tādā ziņā var to mašīnu tā kā uztrenēt tādām standarta situācijām, bet, man ir tā lielā skepse vairāk iemeslu dēļ, jo es vienkārši paskatos, kā Amerikā iet tajām pašām Teslām. No vienas puses ir arī forši, ka viņiem jau ir vairākas vietas, kur viņi tā kā laiž tajā pašbraucošajā režīmā, un arī tas Waymo laiž pašbraucošajā režīmā. Un Waymo pat izstāsta, kā kopumā laikam labāk iet nekā Teslē, bet tur ir arī zinām apstākļi. Mums tomēr ir pirmkārt ziemas, visādi diezgan ekstrēmi laikapstākļi, un vēl tas, kad, kā vienmēr saka, 99% laika tu vari tā diezgan easy tā kā apmācīt to mašīnu, bet tur tiem 1%, kad notiek kaut kas ļoti interesants, tad paliek grūti. Man ir pašam tā kā tas dzelzceļa tā zināšanas, un cik es zinu, dzelzceļa jomā ļoti perspektīvi šobrīd skatās uz tramvajiem un arī uz dzelzceļa pašbraucošajām lietām, jo tur ir daudz vienkāršāk. Tur pamatā ierobežojums ir bremzēšanas tas attālums. Jo, lai kā piemēram kaut kas notiktos uz ielas, bieži vien, diemžēl vai par laimi, tramvaja vadītāji, piemēram, viņi pat ieraugot, ka kaut kas nebūs labi, viņi var sākt bremzēt, bet viņi var nepaspēt nobremzēt. Tur tādā ziņā var... Labi pa kreisi pašaut. Jā, un viņam nav iespējas pa labi pa kreisi pašaut, viņam ir skaidrs koridors, viņam ir skaidrs, ka, piemēram, tur kaut kur jāpārslēdz pārmijas, viņam ir skaidrs, ka tur būs pieturas. Tur ir daudz vienkāršāk, bet tādai parastai mašīnai padomā pats, cik tev daudz no lidostas braucot, ir jāpārkārtojas, cik tev tur ir sarežģīti apstākļi dažreiz, ka tev ir kalnciema tilts un viss kaut kas un sastrēgumi. Sastrēgumi, man liekas, ka tas būs pat vienkārši, bet tādas stresa situācijas īstenībā pietiek. Un man par tiem 0,1 līdz 1% visvairāk ir tās bailes, jo tas ir tas visgrūtākais, tas pakāpiens, ko nosekt. Tā kā, turam īkšķus, lai veicās, bet jā, skatīsimies, kā ies. Bišķi skepsi man ir. Jo es jau ar savu jau 6-gadīgo Teslu, es teiktu, ka man 90% kilometru ir, kad mašīna pati brauc. Es tur tēloju, ka es esmu pie stūres. Bet tie 10%, kad es pieķeros pie stūres, tas ir tie brīži, kad tiešām vajag vadītāju. Labi, tā ir vecā Tesla, man ir pieredze arī ar 2-gadīgu, tagad jau 2-gadīgu Teslu braukt. Tur bija pavisam kardināli citādākā aina, ka es teiktu, ka 95% kilometru bija mašīna pašbraucoša. Un tagad jau ir nākamā versija, un tā, skatoties, es vispār par Imagrī uzzināju tikai no šīs preses relīzes būtībā. Es pirms tam nebiju dzirdējis par viņiem, jo, cik saprotu, viņa lielākais sasniegums līdz šim bija tāds arī level 4 autobus. Un arī autobusam savā ziņā ir saprotams tas maršruts, ir diezgan skaidrs definēts, kur viņš brauks pa kādām joslām, to tu visu jau var iepriekš ieprogrammēt, un jau gadiem kaut kur, es neatceros tagad kur, bet ir šitie universitāšu autobusi, kas ar fakultātēm braukā. Tur jau pavisam... Tallinā arī viens tāds ir, jā. Jo viņiem ir tāds viņš bija eksperimentāls, tāpēc es tur tā nepieminēju. Jo viņiem nepārāk tas garš, tas maršruts ir, un pārsvarā viņi brauc nepārāk ātri, tad es domāju, ka tur viņam pietiek laika apdomāties. Jā, bet universitāšu pasākumos, jā. Šeit es domāju, ka mēs varam runāt tieši par to, ka šī automašīna jau baigi no autobusa neatšķirsies. Tīpaši, ja mēs runājam par vienu maršrutu. Un pie tam viņi ir publicējuši karti, kas liekas interesanti, jo tā karte nav braukt ārā uz Ulmaņu gatavu un tad griezties tur gar Spīci un Boro, bet tā karte ir tā kā iebraukt iekšā, kas mums tā Zolotūda sanāk drusku, un pa turiet braukt. Man, protams, likās diezgan dīvaini, kur viņi tā kā grib pievienoties pēc tās kartes, jo nav tur neviena kreisā, kur uztaisīt vai brauktu pirms Kalnciem tilta tiktu virsū.
Tur droši vien viņiem vēl būs bišķi jāpadomā, bet idejiski jau šis pildīs faktiski autobusu funkciju, vienkārši ar vieglu automašīnu. Jā, tas Imagri uzņēmums arī liekas, es arī paskatījos, tāds ļoti nesaprotami mazs vai tāds, bez tādas milzīgās pieredzes. Varbūt tā ir labā ziņa kaut kādā formātā, jo tas nozīmē, ka, iespējams, pie mums kaut ko te izdomās, bet, atkal, tas L4, tas tāpat nozīmē, ka realitāte viņš būs pašbraucošs, bet tur sēdēs vadītājs pie stūras. Tam vadītājiem ir tā visa atbildība, jo mēs arī zinām, ka Eiropas Savienībā nav atrisināts tas jautājums, kurš īsti ir atbildīgs par šo visu. Nav tāds kopējais, man liekas, redzējums, un viņam vēl ir jāpienāk. Un es kopumā esmu par jebkādu attīstību. Tā realitāte, es saprotu, ka Eiropā ir daudz grūtāk to nodrošināt tieši dēļ mazās infrastruktūras vēsturiskās, jo iedomāties braukt. Jā, es to domāju, šaurās varbūt tāds tieši. Es tad iedomājos, piemēram, nerunāsim par Itālijas pilsētām, kur tu vari iesprūst ar to mašīnu nepareizi aizbraucot, tā kā fiziski iesprūst ar mājām, bet pat Vecrīga, mūsu mīļā, pietiekami daudz pa viņu staigā ikdienā, un tad ir tā, ka tās mašīnas tur tiek nomestas kaut kur, tāpēc, ka cilvēkiem liekas, ka Rīgā var parkoties tur, kur man ienāk prātā. Un tad, ko darīs tas tā pašbraucošā, ja pieņemsim, viņi būs kaut kāds level 4 ar attālināto kontroli, tad vienkārši apstāsies un gaidīs, ka tas no datu centra pieslēgsies. Un ko tagad man darīt? Jo mašīnai skaidrs, ka viņi uz ietves nebrauc virsū, tā loģiski viņa ir tāda. Un savukārt tur kaut kāda mašīna nomest, un tu bez ietves nevar pabraukt garām. Tad viņas visas tur, diemžēl, rindā stāvēs. Tā būs tā realitāte. Bet jā, lielie ceļi, es domāju, ka tas ir kaut kāds risinājums, ir īpaši kontrolēti, lai tas viss attīstās, lai lēnāk garā būvējās tās kartas, kas arī ir Rīgā, un tā izpratne par Rīgas satiksmi. Priekš tādas nākotnes attīstības, es domāju, ka kungi, mūsu bērni jau kaut kādā brīdī būs tie, kam tas liksies pilnīgi normāli, kā iekāpt un... Cik es zinu, Latvijas valsts ceļi plāno arī veidot digitālo ceļazīmju un darbības karti. Tas varētu arī ļoti atvieglot šāds te pasākums, jo šobrīd, man liekas, plus mīnus ir tā, ka Google pats visu tā kā mēģina apstrādāt un citi mapping solutioni, bet būs tāds oficiālais tools no Latvijas valsts ceļiem, kur arī būs visdrīzāk iezīmēti tie ātruma tā kā posmi un arī remontdarbi un tā tālāk, kas varētu arī ļoti palīdzēt. Jo, piemēram, teikšu, es arī pilnīgi piekritīšu Kārlim, ārpus pilsētas es vispārībā arī, man gan nav tik krūti kā Tesla, man ir Volvo, bet arī es teikšu tā, ka ļoti, ļoti labi viņš gan tur joslās iekļaujās, gan pat var pārkārtoties un tā tālāk, tā kā var braukt mierīgi. Armand, es zinu, kāds tev ir Volvo. Man ģimenē tāds pats ir, un ja tev liekas, ka Kārlim tā Tesla ir ar kaut ko gudrāk un krutāk, tu ļoti maldies. Tas, ka Tesla savu, es zinu, tevi nomētās tagad par to, ko tu iepriekš teici, ka Tesla neiet labi. Mani tūlīt nomētās visi Tesla fani ar iedomātiem tomātiem nolām. Bet tas, ka Tesla, Kāras jau cenšas ko mest mums, bet tas, ka Tesla savu adaptīvo kruīzu kontroli, sveiciens visiem faniem, ir nosaukusi par autopilotu, tas nemaina lietas būtību, ka tā ir adaptīvo kruīzu kontroli. Vienkārši ir jābūt godīgiem par lietām. Principā visiem ražotājiem tā adaptīvā kruīzu kontrole sāk palikt arvien labāka. Diemžēl ir kaut kādi, teiksim, Stellantis grupā ir savas īpatnības, ka viņi grib bremzēšanas joslā raut tā kā uz bremzēšanas joslu pēkšņi pa labi. Citu Volvo arī no sākuma bija. Teiksim godīgi. Tā kā mēs bijām no pirmajiem, kas saņēma Volvo, es pat teikšu godīgi, bija tā, kad no sākuma, kad tev bija tās salēnināšanās joslas, tad tu brauc pa šosē un viņš tev mēģina tā kā raut iekšā. Tagad vairs tā nav. Jā, man ir šitā kaut kādā brīdī braucām, kad mums bija Peugeot 28. ģimenē viens, tad arī. Es esmu arī tas cilvēks, kurš absolūti ir kruīzu kontrols fans. Es arī pilsētā braucu lielā daļā ar kruīzu kontroli. Es to pedāli neturu. Man tur ir ātrumi, es ievēroju, man tur viss dzīve mierīgi un nav jāstreso pa pārējiem. Un tad es atceros, ar Peugeot es biju iemanījies, kad man ir jāpietur stingrāk tā stūra, jo viņš ļoti agresīvi raus, teiksim, braucot uz Jūrmalu ārā, tur, kur ir tur kaut vairāk tie veikali pēc kārtas, tur kaut kāds tur pārtiks veikals, pirms tam vēl ir tas būvniecības veikals, un tad nākamā iebrauktu pa labi, un tur viņš vienmēr gribēja raut tā diezgan agresīvi pa labi. Es jau zināju tā, kreisās rokas stingrāk,
viņš pamēģināja, atkal smuka aiziet taisni. Vispār tā ir viena no lietām, par kur es tagad pēdējā laikā skatos par adaptīvos kruīza kontrolas joslu turēšanu testos ar vien vairāk. Es te noķēru pāris automašīnas, kuras man pilnīgā mierā ir gatavs man grāvī aizlaist. Ja man gribēsies, es neskatīšos. Jo pie kaut kādiem asākiem pagriezieniem viņi vienkārši atslēdz joslu turēšanu. Tā bija ar Volkswagen e-Apple, to otrās paudzes. Pat nebija baigi asais līkums. Es neteiktu, ka viņš 90 grādi, drīzāk 45 grādi. Viņš vienkārši plinkš un brauc taisni. Viņš turpina uzturēt ātrumu, viņš pat nebremzē. Jā, man tagad arī man bija līdzīgi, man bija iepriekšējā mašīna Seat Leon, un viņš vienmēr, kad tu griezies no Ulmeņa gatves uz Āgenskalnu, tur ir tāds stabs nejauks, un viņš mūždien ļoti par to stabu uztraucās. Galvenais, vai viņš negribēja iesadraudzēties ar to stabu. Bet nejauki sanākt, jo tā mašīnai ieslēdz tās avārijas bremzēšanas, un Seatam varēja piespiest gāzi un to overraidot, bet, ja tu to nezini, tad var arī nejauki sanākt, ka kāds tev var aiz muguras pārāk tu braukt, tad nejauki būt, jā. Tesla ir leģendāra ar saviem, kā to tās bremzēšanas pareizi nosaukt, ir kaut kāds... Jā, Phantom Braking, tas laikam bija pareizais terminoloģija. Ar to ir leģendāra Tesla savukārt. Tesla ir tendence mest pa bremzēm kaut kādos nesaprotamās vietās. Atkal, tie, kas brauc ikdienā, pa standarta maršrutiem ir pieraduši un zina tās 2-3 vietas braucot, kur tev viņi metīs bremzēm. Uz to brīdi tu pietur to pedālu. Man arī kaut kāda pieredze ar Teslas, kaut brīdi esmu pabraucis, un tad arī bija kaut kāds brīži, kad es noķēru. Tas trakākais ir, es atceros kaut kādu arī brauc, man liekas, ka Zviedrijā uz šoseis, varbūt Danijā, un tev pēkšņi viņš arī pamet pa bremzēm. Tu tā kā bišķi sarausties. No otras puses, tas uztur mundrumu. Ļoti labi. Tas gan. Bet Kārguru vēl, mēs iepriekšējā epizodē runājam par to finansējumu priekš 33 automašīnām. Vai mēs jau varam sagaidīt, ka tās mašīnas, kas būs elektriskās, ar šo iepirkumu, vai tās jau būs aprīkotas ar imagrī tehnoloģiju, kādu domā? Es domāju, ka nebūs vēl. Es domāju, ka tas būs vēl iepirkums. Tā teikt, bija iespēja tikt pie naudas attīstībai, kas ir ļoti forši. To arī izmantoja. Es domāju, ka šeit būs kaut kas atsevišķs un kaut kāds pieļauju, ka ļoti specifiski modeļi, kur noteikti neies Eiropas Savienības iepirkumā. Mēs esam kārtīgi izsmēluši šos tematus. Pusstunda mums ir aizritējusi un varam pieķerties pie galvenā temata, kas šoreiz, kāpēc Armands vispār ir ievilkts iekšā, ir ļoti liels vilcējs. Un satiksmes ministrs vairākas reizes teica, ka tas būs satiksmes mugurkauls, tie ir vilcieni. Varbūt pirms vēl kārot tiem vilcieniem, es gribētu, lai Armands tad nedaudz profilu. Par sevi mēs jau tikko runājām, ka mēs ar Armandu esam kaut kādā sadaļā ar vienādiem autobraucam. Varbūt pastāst, vēlreiz, ar ko tu brauc no automašīnu viedokļa, un tad pārēsim uz to vilcienu. Kāpēc tev izvēle bija konkrēti šis elektroauto? Varbūt kā tu aizgāji arī tajā savā izpratnē līdz elektroauto? Kāda ir tavs secinājumi? Ir īpaši tagad, kad ir augstums atkal pienācis, te mums visādos čatos gan jau redzēja atkal aktuālā tēma, kā katru rudeni no jauna, visiem šausmas, kas ar patēriņu notiek. Varbūt drusku par šo. Pavisam vienkārši, kā jau jūs dzirdējāt, iepriekšējais auto bija Seat Leon. Īstenībā jau, kad es uz viņu skatījos, uz to auto, es arī jau gribēju tā kā elektroauto, bet tajā brīdī vēl var teikt, ka tas CSDD uzlādes tīkls nebija pārāk labs. Un arī tās mašīnas, kuras varēja tajā laikā nopirkt, vēl nelikās tādas pieņemams. Jo es tā pie sevis biju izdomājis, ka man ir svarīgi, lai no Rīgas var aizbraukt līdz Pērnavai, bez uzlādes. Lai lielajās pilsētās var uzlādēties. Un tas man likās tāds attālums, ar kuru, ja tik tālu var aizbraukt, es varu sākt rēķināties. Man pašam šobrīd personīgi ir Volvo EX30. Es viņu nopirku, godīgi sakot, pat neizbraucot, jau priekšpasūtīšanā. Un tad atnāca Latvijā. Jā, teikšu godīgi, uzreiz bija višķiņ šoks, jo izmērs ziņā likās, ka vajadzētu būt apmēram tā kā Volkswagenam T-Roc, bet īstenībā nav višķiņ mazāks, jo baterija aizņem diezgan daudz vietas. Bet, protams, ātri pierod.
Nu, tiem cilvēkiem, kas tur uztraucās par tiem uzlādes attālumiem tā tālāk, vasarā es ar savu mašīnu varu droši no Liepājas aizbraukt līdz Siguldai. Ziemā vajag, ja grib braukt no Liepājas uz Siguldu, tad vajadzētu pa vidu vienreiz uzlādēties. Tā kā tas ir sīkums, manuprāt, vispār nebūtiska lieta. Bet kā uz Berlīnu? Kas? Kā uz Berlīnu tu tiksi? Kāds Berlīna? Es pateikšu godīgi, man aizbraukt uz Viļņu ir apmēram tas, kur tas ir maksimālais. Man tālāk negribas braukt, es neesmu. Man patīk braukt ar mašīnu, bet man nepatīk būt mašīnistam, šoferim, tā darbs. Jo faktiski es braucienu uz Berlīnu uzskatu par darbu. Tā vairs nav izklaide. Ja tu gribi aizbraukt izklaides nolūkos uz Berlīnu, lūdzu, aizbrauc uz lidostu, nofraktē lidmašīnu, aizlido. Man liekas perfekti. Jo tas tomēr ir darbs arī. Tāds liels gabals braukt nav vai. Jā, es neplānoju ar savu Volvo aizbraukt uz Berlīnu. Jā. Tas ir tāds tipiskais arguments. Jā, un tas vēl tāds par mani vairāk. Es jau esmu mājai, protams, savai privāti mājai, kur man vēsturiski esmu piedzimis. Es šobrīd gan dzīvoju vairāk dzīvoklī, bet mana mamma vēl ar vien dzīvo tajā mājās. Protams, esmu uzlicis jau saules baterijas. Es esmu nopircis arī jau stacionāro bateriju, lai varētu uzlādēt elektrību. Un vēl tāds interesants aspekts, kāds es esmu salīdzinoši iespējams, ka tāds jocīgs elektromašīnu braucējs, jo man lielākā daļa uzlāžu sanāk publiskajā tīklā. Es lielākoties lādēju mašīnu ar ātro uzlādi. Tādā ziņā es arī esmu jocīgs braucējs. Mēs esam divi tādi, un Jānis, lai gan arī regulāri pa mājām pielādē, viņš ir, es teiktu, vairāk nekā 10. daļa no uzlādēm viņam ir publiskajā. Jā, noteikti. Man tā sanāk, jā. Ar visu to, kas mājās lādē. Jā, man labi, ja 20% sanāk lēnajā uzlādē. Labi, jā. Ziemā man ir vienkārši slinkums aizbraukt uzlādēt vecāku mājā, kaut tur vecāku māja ir kaut kāda, rupi reiķi no kāda 2 kilometri. Un vasarā es aizbraucu, jā, bet arī neregulāri. Un ja visi tur uztraucās par to baterijas degradāciju un tā tālāk, tagad mašīnā ir rupi reiķi no kāds 1,5 gads, nedaudz vairāk, un man ir degradācija 1,5–2% no baterijas. Tā kā es vispār neredzu tur lielu iespringumu. Man liekas, Armand, mēs nesen salīdzinājām tieši tos degradācijas un skatījāmies. Tev laikam bija nobraukums vairāk nekā man ģimenē esošajiem X30, drusciņu vairāk. Jo vecums mašīnām ir vienāds. Tā starpība ir tāda, ka tev ir drusku mazāka baterija, mums ir drusku lielāka tā baterija, un tā degradācija mums atšķīrās, man liekas, par 0,5%. Pusotra gada laikā. Bet te ir jāņem vērā, ka pirmkārt tev ir daudz vairāk pūles, kā ātrā uzlāde, tas ir viens. Otra lieta, ka mazāk baterija nozīmē vairāk ciklu pie vienāda nobraukuma. Un tie ir tie parametri, kas faktiski teorētiski nobeidz to bateriju, bet realitātē mēs redzam arvien vairāk. Un te ir absolūts piemērs, jo Volvo pats te uzraksta, cik tev ir baterija degradējusies, kas ir vienkārši, man liekas, super forši, ka viņi ir godīgi pret lietotāju un nevis tā kā Teslai. Atkal, man nomētās. Nevis tā kā Tesla ir jāuztais 3 L apļi un 10 stundas tā mašīna jātur pie vada, un vadam ir jābūt tur vismaz 7 kW un kaut kāds vēl muļķības. Bet Volvo tev vienkārši saka, ieej tur kā statusā un pašā priekšā tev rakstīts. Baterijas maksimāla kapacitāte. Es pat pateikšu, ka es esmu diezgan nežēlīgs pret mašīnu, jo man ir vairākas reizes bijis tā, ka es nobraucu līdz apmēram kādiem, zem 10%, 6–7% arī. Tā kā tas, priekš baterijas skaitās, tā kā nav pārāk labs cikls, un tā kā man ir tā LPO baterija, kas ir bišķiņ savādāka nekā litija baterija, man arī nav tas ierobežojums tam, līdz 80%, es nevaru mašīnā viņu uzlikt fiziski, un es arī diezgan bieži lādēju uz 100%. Tā kā dažreiz, kad atceros, es noņemu no lādētāja uz 80%. Tagad mobilis, tad cik ļoti labi feature, ka viņi atsūta, ka tev 80% ātrijā uzlādē, un tad tu vari uzreiz atslēgt, ja tu gribi. Kozes, bet tev pat nav opcija settingos tavam Volvo jāuzlikt to ierobežojumu? Nē, man nav opcija uzlikt ierobežojumu. Tāpēc, ka viņam ir tā atšķirīgā tā cīnība. Viņi teorētiski saprotu teorētiski, viņiem tur ir tā atšķirība, ka litija baterijai tas ir ļoti nozīmīgi. Šai baterijai tas arī ir nozīmīgi, bet bišķiņ mazāk nozīmīgi. Un tāpēc Volvo pat nav ielicis opciju. Tā kā teorētiski man ir mazāka baterija, bet īstenībā ikdienā es varu pat braukt visdrīzāk līdzīgi kā jebkurš cits ar lielāku bateriju. Jo lielajai baterijai īstenībā Volvo paši rekomendē, kas ir interesanti, lādēt līdz 90%.
Lai gan Linkam, piemēram, ir tāda pati baterija, Linka savukārt pamācība saka, rekomendējam līdz 80%. Nu, kas man liekas drusku tā paradoxāli kaut kādā ziņā. Es domāju, ka tur arī jautājums ir par to, cik viņi tev ieliek to bateriju tajā slēptajā zonā. Ja tev Links varbūt pasaka, ka tev varbūt ir visa, lielāka daļa baterijas pieejama, un tāpēc tev rekomendējošai mazāka, varbūt Volvo ir vienkārši bišķiņ mazāk tas kopapjoms teorētiskais pieejamais, un tāpēc viņi ļauj līdz 90. Bet tur arī jāņem ar kalkulātoru. Jāpaņem ar kalkulātoru un jāpareiķina. Tā, labi, varbūt tad mēs tagad skaidrs, ar ko tu brauc un kā, bet varbūt mēs varam tagad mūsu galvenajai tēmai, kas ir vilcieni. Varbūt vispār pastāst par to Latvijas vilcienu situāciju, un tad varam kaut kā tā smuki uz tiem bateriju vilcieniem iet, kas ļoti daudziem nezinām lietu. Jā, tā situācija ir diezgan skumja. Varētu teikt, ka Baltijas valstu tajā reitingā vilcienu vecuma ziņā paldies Škoda iepirkumam, bet tiem vilcieniem, kas brauc ārpus elektrificētās zonas, mēs esam ar vecākajiem vilcieniem šobrīd gan lietuviešiem, gan igauņiem. Igauņiem vispār ir pilnīgi jauns parks, mums tāda privileģija nav. Un faktiski vēl kaut kāds pāris gadus atpakaļ bija tā, kad vilcienu skaits bija tāds, kad likās, ka gandrīz vai nespēs nodrošināt pat to švako pakalpojumu ārpus Rīgas, kāds bija. Jo tikai dēļ tā, ka tika atrasti lietoti vilcieni kaimiņos un nopirkti, un tur diezgan daudz, vairāk nekā 9 jauni sastāvi, bet veci jauni sastāvi tika nopirkti. Un tā kā es esmu pats strādājis vagonbūvas rūpnīcā, var teikt, ka tie mūsu izievilcieni, kas brauc, viņi faktiski brauc pēdējos gadus. Arī tie, kas ir modernizētie, jūs esat redzējuši noteikti tie sarkanie vilcieni tādām līganākām formām. Viņiem faktiski braukšanas tāds maksimālais termiņš ir 2035. gads. Ja līdz 2035. gadam mēs nenopērkam neko vietā, tad tos vecos vilcienus mēs izņemam ārā no aprits, jo viņus teorētiski nedrīkst ar viņiem vairs braukt. Un faktiski tādas ļoti lielas, dziļas apkopes uztaisīt var šobrīd tikai Daugavpils remontbūvas rūpnīca. Tas nav tas ceļš, kur mums būtu jāiet. Un par konkrēti bateriju vilcieniem ir tā, ka tad, kad sākās Ukrainas karš, tad tā laika ministrs Tāls Linkaitis pasūtīja tā kā sākotnēji 9 bateriju vilcienus, jo bija bažas, ka kas notiksies, ja mums bija vilcieni, kuriem dzinēji tika ražot Krievijā. Zemūdeņu dzinēji Zvezda, un tāpēc tika pasūtīti jauni vilcieni bateriju. Tas, ko man personīgi izdevās dabūt cauri, un visdrīzāk vienkārši mani arī daudz sadzirdēja, tas, ka mēs pielikām opciju, mēs vairs nepērkam 9, bet līdz 16 vilcieniem. Un šobrīd faktiski tā arī notiek, kad šobrīd tiks pirkti tie 9, plus tiks izņemta opcija ārā pamazām. Un pagaidām vēl... Bet tā kā bišķiņi pieliks klāt. Jā. Un tā vēsture Latvijā ir tāda, ka bateriju vilcieni kādreiz Latvijā bija. Viņi brauca, kad vēl nebija elektrificēts pilnībā posms līdz Jelgavai. Viņi brauca uz Jelgavu, viņi brauca uz Tukumu, kad vēl nebija elektrifikācija tajā daļā, uz Siguldu un Limbažiem. Bet tur tā atšķirība bija tāda, ka tas bija rupi reiķinot 70. un 80. gadu sākumā, un tie vilcieni bija tādi tiešām lēni, jo tā, kad viņi brauc bateriju režīmā, viņi brauc uz 40 km/h, un tā, kad viņi bija pieslēgti pie elektrības uz 80, tas bija, tā ir pilnīgi cita pasaule. Un šobrīd bateriju vilcieni faktiski... Par šo ir pat video fragments YouTube atrodams. Es neatceros, kurā kanālā, bet es par to skatījos salīdzinoši nesen. Jā, un tagad faktiski tās tehnoloģijas stipri gājušas uz priekšu. Mēs pirksim vilcienus, kas spēs nobraukt vismaz 80 km garantēt, neskatoties vai ir ziema, vai vasara, vai rudens, vai jebkāda laikapstākļa, kāda pie mums var būt līdz pat -30 grādiem. Tas nozīmē 80 km garantēti, bet, ja ir labāki laikapstākļi, protams, tālāk. Un tie vilcieni arī kursēs uz Siguldu, uz Daugavpili, vēlāk uz Rēzekni. Un Siguldas virzienā viņi brauks līdz pat Valmierai, ja viss sanāks kā ir. Un viņiem būs 2 veidu uzlāde, būs lēnā, jeb nakts uzlāde, un ātrā uzlāde, kur viņi faktiski varēs tā kā vienkārši pacelt pantogrāfu un uzlādēties. Tie būs Latvijā pirmie visdrīzāk megawatu čārģeri, kā ļoti, ļoti ātri ātrumi. Faktiski tam vilcienam būs, ja mēs pat runājam par Porsche Cayenne, kuram ir 120 kW baterija, tad vilcieniem tipiski ir no 600 līdz 700 kW tās baterijas.
Un uzlādes laiks ir apmēram līdz 40 minūtēm ātrajā režīmā. Lēnajā režīmā attiecīgi lēnāk. Megavatu uzlādi. Bet tas Tieši nozīmē, tā. ja viņš var tos 80 km pesimistiskajā scenārijā un viņam ir jābrauc līdz Daugavpilī, tad viņš pieturvietās pielādējas. Jā, būs 2 pieturvietas līdz Daugavpilī, visdrīzāk Krustpilī un Līvānos. Un līdzīgi arī uz Rēzekni būs Krustpilī un kaut kur vēl pa vidu, vēl tur nav skaidrs zināms. Un, kad brauks uz Valmieras puses, tad būs uzlādes stacija Siguldā, Cēsīs un Valmierā būs lēnā uzlāde visdrīzāk. Un kur tāds tur vēl tā ir? Nu, tā kā tas tak nebūs atsevišķu vagons. Tas būs gan jau, ka grīdā. Nē, starp citu, ir tāda Šveices kompānija Stadler, kuriem ir tiešām atsevišķi vagons, kurā stāv tikai baterijas, bet viņiem ir līdzīgi dīzeļvilcieni, tajā vagonā tipiski arī stāv dīzeļdzinējs. Mūsu gadījumā viņi būs uz jumta. Mums viss faktiski ir tāds pats elektrovilciens kā tagad un būs uz jumta, bet ir arī varianti citiem ražotājiem, kad ir tā, ka gan uz jumta, gan zem grīdas. Tik tālu kā Tesla, piemēram, ka viņiem baterijas ir daļa no korpusa, vēl vilcienu ražotāji nav nokļuvuši. Kas īstenībā liekas dīvaini, jo tur tieši tas būtu loģiskākais. Nu, labi, es nezinu, cik ļoti ir vajag to nesamības un citus parametrus, vai bateriju to var pavilkt. Bet, jā. Tur ir tā lieta, ka tas šķiet loģiski tad, ja tu būvē mašīnu tikai tā kā elektromašīnu. Jā. Bet līdzīgi tā kā mums kādreiz bija, kad mašīnas ar iekšdedzinēju taisīt priekš elektroauto, tad līdzīgi ir arī ar bateriju vilcieniem, kad viņi faktiski tiek būvēti uz elektrovilcienu bāzes. Viņi faktiski ir elektrovilciens. Čehijā, piemēram, ir arī tagad bateriju vilciens, kuram ir arī uzmontēts uz jumta arī dīzeļdzinējs, kurš strādā tikai tad, līdzīgi tā kā paralēlais dīzels, jā, tā kā ģenerators, viņš no sērijas visu laiku ražo elektrību, bet viņš ir tāds salīdzinoši mazjaudīgs. Tikai tā, ka piemēram jāieskrienās vai jābremzē, tad viņš tur tā kā pārāk nefunkcionē. Ko tas varbūt var pastāstīt to domu nedaudz? Mēs tagad investējam milzīgi tos līdzekļus tajā elektrovilcienos. Varbūt daudziem ir šis jautājums, kāpēc mēs vienlaicīgi nedarīsim to elektrifikāciju tālāk tam vilcienu tīklam. Tas ir viens, kas varbūt mani interesētu. Un tad otrs jautājums ir, es saprotu, ka tehniski tad viņš sanāk tā kā smagais, tie parametri ir ļoti līdzīgi. Kad ir tas plānotais šo vilcienu piegāde, no kurienes mēs ņemam naudu, tu droši vien to zini, ņemot vērā tavu amatu. Un kāds ir tas, varbūt tas gala skaits, cik mums viņi pēc tam būs nepieciešami. Labi, tagad ir tas ar opcijām līdz 16, vai mums ir tālāk arī plāns, vai mēs jau taisam šo ilgtermiņu plānu, jo to mums visiem gribās, ka valsts taisa ilgtermiņu plānu jebkuriem iepirkumiem un jebkurai uzturēšanai. Tad sāksim pēc kārtas. Elektrifikācija ir sarežģīta, jo dēļ kara Ukrainā viss ir palicis ļoti dārgs īstenībā. Pamatā vēl ar vienu valsts neatsakās no plāna, ka jāelektrificē līdz Krustpilī, un elektrifikācijai ļoti lieli bonus arī bateriju vilcienu ziņā, jo, piemēram, bateriju vilciens, kad viņš brauc kā elektrovilciens, viņš brauc uz 160 km/h. Latvijā ļoti, ļoti lēti var pacelt ātrumu līdz 140 km/h. Tas nozīmē, ka Jelgavas līnija faktiski tiek pārbūvēta jau šobrīd uz 140 km/h, un daudzas līnijas īstenībā ļoti lēti var dabūt arī 140 km/h. Un, attiecīgi, bateriju režīmā viņš var braukt tikai 120 km/h, jo mēs visi liels zinām, ka ir kaut kāds gaisa pretestības koeficients, pie kura vienkārši sākt pretestība stipri ietekmēt jebkura transporta līdzekļa kustības ātrumu un enerģijas patēriņu. Un tā vilciena plus mīnus tā kā ir nostabilizējušies, ka ir tie 120 km, pie kuriem jau paliek tas patēriņš diezgan lielāks. Par plānu. Ilgtermiņā ir tā, ka šobrīd ir tāds mazais plāns iegādāties visus šos 16 vilcienus, ko es teikšu, kā realitāte ir, ko mēs redzam arī elektrificētajā tīklā. Faktiski cilvēki ļoti novērtē jaunos elektrovilcienus un līdzīgi arī novērtēs visdrīzāk arī šos te bateriju vilcienus, jo tur komforts būs vēl augstāks nekā esošajos elektrovilcienos, būs labāki sēdekļi, jau uzreiz būs no ražotāja attiecīgi arī velo lietas, varēs iebraukt invalīdi un, protams, arī tualete pa ceļam. Tā kā plus vēl nerunājot par to, ka arī pati braukšanas tas komforts ir daudz lielāks jaunajos vilcienos nekā vecajos DR klases vilcienos. Un ilgtermiņa plāns ir tāds, ka, protams,
soli pa solim iegādāsies šos vilcienus, un tad līdz 35. gadam visdrīzāk iegādāsies arī vēl papildus tikpat apmēram jaunus vilcienus, un tur visdrīzāk būs arī daļa, ko es arī teicu, kad iespējams arī aprīkot ar dīzeļdzinēju, lai varētu aizbraukt uz Liepāju. Jo tas mērķis, ja mēs gribam tā kā skatīties tā dziļākā nākotnē, tas ir skaidrs, ka autobusu vadītāju skaits visu laiku pietrūkst. Tad, lai tos autobusu vadītājs tik ļoti nenoslogot, visdrīzāk autobusu pievedīs klāt vilcieniem pasažierus un vilcienu, kuriem attiecīgi tas personāls ir vēl mazāk vajadzīgs, būs tas mugurkauls, kas vedīs to lielo skaitu cilvēku. Jā, jo līdz šim tie vilcieni bija tā reize dienā uz Liepāju labi, ja? Nu jā, Liepājā, teiksim, godīgi arī es teikšu, kad vajag arī atjaunot vilcienu uz Ventspili, uz Liepāju vajag daudz biežāk, jebkurā virzienā, kur mums vilcieni kursē, viņus vajag biežāk. Un tas ir arī tas, pie kā pamazām arī tiek strādāts. Jo, ja nav tas biežums, tad attiecīgi cilvēki daudz mazāk izvēlās braukt ar vilcienu. Piemēram, tā pēdējā statistika, ka pēdējā gada laikā uz Siguldu dēļ tā, ka mums ir lietuviešu vilciens, un tā, ka arī nedaudz palielinās reisu skaits, tas pasažieru skaits ir ievērojami pieaudzis tieši Siguldas virzienā. Un no decembra sākot arī brauks Igauņi arī uz Rīgu no Tartu, tā kā mums būs jau uz Siguldas virzienā vismaz 2 jau zemās grīdas vilcieni, no kuriem varēs iekāpt vienā līmenī no perona. Tas ir lieliski. Un es pieļauju, ka šīs projekts arī ir no tiem, kuriem Eiropas Savienība piešķir ievērojamu daļu naudas. Jā, tur faktiski apmēram kaut kur, man liekas, 80 līdz 90% dod Eiropas Savienība. Šobrīd tā nauda pamatā nāk no vairākiem fondiem. Protams, visi tie fondi ir sakarā ar klimatu. Tā kā mēs varam tikai un vienīgi priecāties, ka esam Eiropas Savienībā un ka mēs dabūnam šādām lietām naudu. Ok, šis ir baigi forši. Tas bija arī tas jautājums par to, no kurienes nauda. Mums jau visiem patīk teikt, ka to tās atņemam tur visiem naudu vai tur kaut ko pirkt. Bāriem atņemam, lai vilcieni varētu braukt. Jā, kaut kāds. Tad vēlreiz par tiem ātrumiem, tas, ko es bišķi piefiksēju sev. Tad tu saki, ka pašlaik tā Jelgavas līnija tiek pārbūvēta uz tiem 140 robežas, un arī pārējām līnijām ir tas plāns attīstīt šos paaugstinātos ātrumus, vai es pareizi saprotu? Jā. Okay, tad vēl man tas jautājums ir, es zinu, kā gāja kaut kur negūši blakus stāvot, bet attālu redzot, kā gāja ar Škoda vagonu iepirkumiem, kas bija ar elektrovilcieniem. Viena milzīga sadaļa vēsturiski, kas bija tā lielais čakars tam iepirkumam, ja neskaita politiku, tad bija arī šī apkopju situācija. Kas viņas apkops, tur kaut ko izbūvēja, uztaisīja, cēla, velns viņas zina, ko tur vēl darīja. Kā būs ar šiem vilcieniem? Vai mums atkal ir jābūvē jaunu depo, vai esošie to depo to darīs, vai kāda būs tā situācija? Ar apkopēm ir tā, ka neskatoties uz visu, ka mums ir tie jaunie vilcieni, elektrovilcieni, viņi apkopi veids īstenībā tajās pašās remonta bāzēs, kas ir šobrīd. Latvijā ir tāds uzņēmums kā L-Express, kas atrodas vagonu parkā, un tajā notika vilcieni tā kā pirmreizējā izbūvēšana, lai viņi varētu braukt pie mums, jo viņas reāli atved ar smagajām mašīnām, uzkrāva uz ratiņiem un tad tikai sāka testēt. Un arī šajā L-Express arī turpmāk tiks tas pats nodrošināts. Arī Igauņi, kas nopirka arī vilciens no Škoda vagonu, ka arī tur tika vilciens ar L-Express atvest. Un jā, ir plāns būvēt jaunu depo, tā kā viss notiksies. Tam plānam, protams, bija jābūt jau sen, visdrīzāk. Līdzīgi kā Rīgas zemās grīdas tramvajiem, tiem apstākļiem, protams, cilvēkiem, kuri apkoptos vilciens, ir jābūt klasi augstākiem nekā līdz šim. Un pats galvenais, droši vien tas jautājums, ko es te arī kaut kur starp citu uzdevu, kad būs tie vilcieni, kad mēs sāksim kāpt viņos iekšā, un kad es beidzot varēšu iekāpt un forši aizbraukt līdz tai krustpilī? Nebūšu baigais pāreģis. Cik es zinu, ka tuvākajā laikā tiks noslēgts oficiālais līgums. No tā līguma noslēgšanas brīža faktiski vēl apmēram 9 mēneši paies, kamēr ļoti, ļoti precīzi un skrupulozi uzrakstīs uz papīra, kas tajā vilcienā būs un sarunās ar ražotāju, kas precīzi būs, kur atradīsies. Un tajā brīdī jau paralēli notiks jau šī vilciena ražošana. Pēc maniem neoficiālajiem datiem faktiski jau pirmie vilcieni
testēšanas režīmā tiks atsūtīta pēc apmēram 1,5 līdz 2 gadiem. Un līdz 27. gadam ir jābūt jau uz līnijas. Jā, liekas, ka tas ir ilgi savā ziņā, bet ir jāsaprot. Lītās priekš valsts. Nē, tas priekš valsts, jā, bet ir, kas atšķirās, piemēram, no tāda elektroauto vai pat no smagās mašīnas vilcieni tiek ražoti katrai valstī individuāli. Pat tas vilciens, kas izskatās pēc mūsu elektrovilciena, bet ir ražots Igauniem, atšķirās. Neticamā kārtā viņiem tur, līdz tādiem sīkumiem, ka viņiem lampu novietojums nedaudz savādāks un vilcienu drošības sistēma nedaudz savādāk. Tā kā pat vilcieni, kas izskatās no ārpuses vienādi dažādām valstīm mūsdienās atšķirās. Tā kā tas laiks, es domāju, ka būs paskries ātri un vienlaicīgi ilgi, bet kur ir pozitīvais tas, ka vismaz Siguldas virzienā jau būs vismaz jau 2 reizes dienā iespēja aizbraukt ratiņkrēslā vai ar velosipēdu bez automobīļa, vienkārši mierīgi ceļojumā. Un tiklīdz kā šie vilcieni būs, es domāju, ka Siguldas un Daugavpils virzienos jau faktiski kursēs tikai pieejami, mūsdienīgi, ērti un ātri vilcieni. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi. It īpaši Siguldai, kur tā ir vienīgā tāda vieta Latvijā, kur tu vari kalniem ar veļuku pabraukāties. Tieši tā, tur man liekas, ka arī dažreiz vienkārši arī bērniem interesanti izbraukt ar vilcienu, un ja tu vēl velosipēdu var paķert līdzi, man liekas, tas tāds interesants brīvdienu pasākums. Un kas, manuprāt, man kā aktīvistam ir svarīgi tas, ka arī, lai cilvēki ikdienā vairāk pārvietojas ar vilcienu, jo tas ikdienas brauciens, pat ja tev ir tā mašīna, īstenībā ir tas, kurš noņem to vislielāko pēdu. Pa lielam arī, ja tu, piemēram, no Siguldas uz Rīgu brauc uz darbu regulāri ar vilcienu, tev arī nav jāsēž tajos sastrēgumos. Protams, tev varbūt ir citi aspekti, bet, kā es vienmēr saku, nedrīkst arī aizmirst, ka mums visiem cilvēkiem ir jākustās un vismaz vēlams kādas 40 minūtes dienā pastaigāties. Tā kā, ja mēs to laiku ierēķinām, ka mēs tajās 40 minūtēs iekļaujamies aiziet līdz vilcienam un no vilciena uz darbu un atpakaļ, tad vispār perfekti, ja pat nedaudz vairāk arī labi. Veselība arī svarīga. Jā. Vēl ir droši vien milzīgs. Palielinās to komfortu, kurā cilvēki gribēs pārvietoties ne ar savu privāto transporta līdzekli. Tur komforts būs citā līmenī. Reiķinies, kad līdzīgi kā jau esošajos vilcienos būs gan rozetē, cik es zinu, tad pamazām tiek strādāts arī pie Starlink risinājumiem visos mūsu vilcienos. Tā kā būs internets, kurš nepazūd laiku pa laikam, kondicionieris, normāli apsilda, un tajos jaunajos vilcienos viņi vairāk vai mazāk tiek būvēti kā reģionālie vilcieni. Viņiem būs gan ērtāki krēsli, gan galdiņi. Mēs vēl pat runājam par iespējām arī izvietot, piemēram, vending mašīnu, lai varētu nopirkt kafiju pa ceļam vai pat paņemt kaut kādu maizīti. Tas jau tiešām nākamais līmenis, vēl tikai bērnu laukumiņš trūkst iekšā. Somiem tāds ir. Somiem vilcienos ir bērnu laukumiņi. Ņemot vērā mūsu vilcienu noslogojumu, mēs varētu arī iekārtot. Jā. Nē, es te gribu, jūs te sapņos aizgājāt, es tādā realitātē gribu. Es gribu teikt, ka ir viena baigā lieta, par ko mums ir jādomā ilgtermiņā. Jā, tas viena lieta ir reāli šī CO2 pēda, ko mēs atstājam. Otra lieta arī ir tas komforts un ērtība, it īpaši strādājot centrā, ka tas vilciens tev izdara foršu lietu, ja tu dzīvo ārpus centra Pierīgā, it īpaši, kur tev ir tas vilciens savienojums. Vilciens tev ieved pašā centra vidū. Principā tev viss ir sniedzamībā ar kājām, un otra lieta ir tāda, ka jāsaprot, ka ilgtermiņā stāvvietu skaits centrā samazināsies. Tā ir realitāte, un mums uz to ir jāiet. Mēs kā elektroauto entuziasti, lietotāji stāvam un krītam par bezmaksas stāvvietām centrā, kas ir forši, bet tas mans personīgais redzējums ir tāds arī. Mums ar domu ir daudz darba tieši par šo stāvvietu risinājumu, kur kāds izdomā, ka šausmas raidījumā parādīt kaut kādā, cik mums ir daudz tās mašīnas vecrīgā un ko tagad darīt, bet runa nav par to, ka tās ir elektroautomašīnas. Jo mans pārliecība ir tāda, ka ja vecrīgā kaut kas brauc, tam ir jābūt bezizmešu risinājumam, bet kopumā vecrīgā nekam nav jābrauc. Un arī centrs mēs ar Zezu tomēr sāksim ierobežot šo transporta kustību, un tas vilciens ir viena no tām, tiešām tas mugurkauls, kurš to cilvēku ieved Rīgā. Te, protams, ir jautājums, varbūt tu vari pastāstīt, kā mums veicās ar Park and Ride ārpus Rīgas tieši, kas būtu tas pareizākais risinājums. Cik tālu mums tie projekti ir? Es varu vēl vienu mazu lietiņu piebilst. Mums šobrīd ir dīzeļvilcieni. Visi lieliski zina, kādas ir dīzeļmašīnas.
kāds viņam ir uzrāviens. Elektrovilcieniem un bateriju vilcieniem pa lielam tas uzrāviens ir daudz labāks. Ko tas reāli nozīmē? Ka, ja vilciens pietur visās pieturās, viņš varēs aizbraukt tikpat ātri kā dīzeļvilciens šobrīd. Tā kā tas ātrums arī pieaugs, arī tiem, kas, piemēram, nedzīvo tikai lielajās apdzīvotajās vietās, un tādā kā, piemēram, Sigulda vai Inčukalns, viņiem arī dažiem, piemēram, Egļupē, kur šobrīd reti pietur vilciens, arī būs biežāka satiksmes Rīgu. Par Park and Ride īstenībā arī ir ļoti laba iniciatīva no satiksmes ministrijas, jau diezgan ilgstoša, un viņa pat tiek attīstīta. Ir tāds projekts kā Stacija 2.0. No tiem projektiem, kurus uzreiz es varu pateikt, es zinu, ka Siguldā jau, ja jūs braucat un neiet, piemēram, Siguldā no stacijas uz tirgus pusi, tad tur jau ir saliktas plāksnītes, kā skaisti izskatīsies vietējais Park and Ride. Es zinu, ka Saulkrastos tāds ir paredzēts, un noteikti, ka vēl daudzās vietās ir finansējums pieejams pašvaldībām, un viņas var attīstīt šo te lietu ar Eiropas līdzfinansējumu. Tā kā, jā, par to tiek domāts, un viss notiksies. Bet tas būs, teiksim, Jelgavā, gan Jelgavas centrālajai, gan cukurfabrikai bija jau uztaisīts tīri labs tas labiekārtojums, tā skaitā Park and Ride. Vai tas būs tādā līmenī, vai tas jau būs vēl kaut kur tālāk? Tas, protams, būs tālāk. Tur jau ieskaitot to, ka tur būs arī paredzēts atsevišķas vietas invalīdiem. Tur būs paredzēts arī ne tikai stāvvietu izbūve, bet arī labiekārtojums. Nozīmē, ka tur, kur nav ietves, tiks izbūvēts ietves. Attiecīgi arī apzaļumošana, tā, lai tas būtu tā, pasmuko. Un tad bija vēl viens jautājums, tu minēji tās megavatu uzlādes, bet tās būs būtībā pielietotas tajā brīdī, kad vilciens būs klāt. Vai ir paredzēts dalīties ar šo jaudu citiem, kam nepieciešams, vai tas būtu autobus? Cik es zinu, nē, un tur arī īstenībā nav nemaz tik vienkārši. Jo arī tās uzlādes tiek būvētas kopā ar dažādiem risinājumiem, ieskaitot pat akumulātoru uzlādes risinājumiem, jo tur ir jāsaprot to, ka tas vilciens apstājās uz noteiktu laika brīdi, un vajag to, tā kā, lai cilvēki īpaši ilgi negaidītu, vajag to pīķi uzlāt diezgan ātru. Un kas tur vēl ir, tur pat diezgan daudz ir plānotājiem, kas plāno tos pašus maršruts, ir jāplāno tā, lai, piemēram, vienā brīdī neatbrauc 2 vilcieni tajā pašā uzlādes stacijā. Jo tiklīdz, protams, līdzīgi kā mūsu parastās auto uzlādes stacijās, ja atbrauc 2 mašīnas, tad auto uzlādes ātrums krītās. Vilcieniem tieši tas pats. Tāpēc viņiem ir tie risinājumi tādi. Un tur jau gan ka ir vēl plus, var teikt, arī juridiskie aspekti, jo, kad valstī vai Latvijas dzelzceļam kaut kas pieder, tad uzreiz viss paliek sarežģīti, teikšu godīgi. Jā, man, teiksim, loģiski liktos, ja būtu blakus autobusu parks, un tad to lādētu tajā laikā, kad nevajag vilcienam. Tas man liktos. Tur ir arī, var teikt, atšķirīgas strāvas, jo ir bija izskatīti dažādi strāvu risinājumi, un neticamā kārtā vilciens lādēs ar mainstrāvu, bet tas mainstrāvas lielums būs 25 kWh, tā kā kilovatt. Aizmirs. Jebkurā gadījumā tas strāvas stiprums būs ļoti milzīgs. Tas ir tas pats, kas... Jā, vienkārši ļoti lieli ampēri, un autobusu parks vienkārši nespēja uzņemt šādas ampēras, jo visas parastās ātrās uzlādes notiek DC, tā kā līdzstrāvā, un vilcieniem tur būs tā atšķirība. Un tad man te vēl tas, ko es gribēju saprast, bet vai nav tehniski risinājumi, ka, teiksim, tas pats vilciens lādējas, braucot elektrības režīmā? Viņš visu laiku ir pie elektrības. Jā. Tā, ka viņš ir zem vadiem, viņš lādējās no vadiem, jā. Tad, principā, vadu viņš visu laiku nodrošina to 100% bateriju, un tad, attiecīgi, tālāk tas ir tikai, tas ir forši, jā. Jā, ir pat tādi risinājumi, kad, Latvijā tas nav aktuāli, bet, piemēram, Vācijā, kur ir tā, ka ir ar aglomerācijām, ir tā kā jau ir esoša elektrifikācija, un tā vienkārši vilciens brauc zem elektrifikācijas, nolaiž pantogrāfu, aizbrauc līdz nākamajai aglomerācijai, pacēl pantogrāfu, un viņam pat nevajag nekādas uzlādes stacijas. Bet, Latvijā tas, diemžēl, nav reāli. Mums ir kā ir. Mums vajag uzlādes stacijas. Skaidrs. Es domāju, ka mēs diezgan interesanti esam izrunājuši šo jautājumu. Nāks tuvāk, Armand, mēs tevi atkal pasauksim kaut kādā brīdī, kā mums iet. Tad mēs visi orientējamies, ka mēs ap 27. gada, teiksim, Jāņiem varēsim jau ar bateriju elektrovilcieniem izbaudīt šo braucienu Daugavpils virzienā vismaz. Man liekas, pirmais, jā? Jā, labi, Sigulda, man jau gribās tos tālos maršrutus. Uzreiz. Gribās, ka, ja ir, tad tu saproti, ka mēs esam tikuši tik tālu.
Tā kā es teiktu, milzīgi paldies, Armand, ka izbrīvēja laiku un pieslēdzies mums, ar mums aprunāties. Es domāju, ka, ja ir kādi jautājumi, rakstat klausītāju komentāros. Armands gan jau paskatīsies un arī atbildēs, vai mēs viņam nodosim obligāti. Un Armands ir Discordā. Tieši ļoti viegli atrodams Armands un būs uzreiz jau ieteikums. Tagad tur varam viņam krist uz nerviem ar jautājumiem par šo tēmu. Protams, par Volvo viņš var pakomentēt, jo viņš Latvijā arī ir viens no pirmajiem, kurš saņēma savu automašīnu. Man liekas, ka tu saņēmi kaut kā ap to pašu laiku, kad man bija, ne? Aptuveni. Jā. Tā pieredze. Ar pirmajiem 10. Jā, tā arī ir. Tā kā tā pieredze ir diezgan liela arī par šo. Vēlreiz paldies tev liels. Kā Kārlis saka, tiekamies uzlādēs. Vai šoreiz jau vilcienos vajadzētu teikt? Redz, es tieši gribēju, lai tu pasaki. Labi, uzlādēs un vilcienos, stacijās, visur, kur ir forši. Jā, visforšāk, ja tu brauc tad, kad tev vajag ar to, ko tev vajag. Ja tev vajag mašīnu tajā brīdī un savādāk nevar, tad jābrauc ar auto, nekāda problēma. Bet ja var iztikt un aizbraukt ar vilcienu, tad arī forši. Šie zelta vārdi, un man liekas, uz šīs pozitīvās nots mēs arī šodien sakām visiem, kas noklausījās. Paldies! Līdz nākamajai reizei! Paldies! Tak.